Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Priecājamies ar jums tikties atkal nedēļas nogalē, un tas nozīmē, ka ir Dieva žēlastības nedēļa aizvadīta. Un šodien varēsim runāt par kādu aktuālu tematu. Šodien runāsim par jautājumu, vai ir iespējams savienot dažādas reliģijas. Un konkrēti, lai nebūtu tās pārāk izplūdes šis jautājums, un mēs varētu 60 minūtēs iekļauties, tad šodien runāsim tieši par 3 reliģijām – judaisms, kristietība un islams. Es Tālvalds Tālbergs vadīšu šo raidījumu un priecājos šodien studijā sveikt Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas biķera un svētā evaņģelista Lūkas Krievu draudzes mācītāju Aleksandru Briti. Sveicināti! Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures katedras docentu Andri Priedi. Sveicināti! Un Rīgas reformātu draudzes mācītāju teoloģijas maģistru Alvi Sauku. Labdien! 3 reliģijas. Šodien daudz runā. Man liekas, ka nekad agrāk tik daudz par reliģijām, vispār par ticību, nekad nerunāja. Vismaz man tā nav atmiņā. Jūs noteikti no vēstures zinat, un varbūt ir bijis kāds laiks. Bet šodien konteksts ir tas, ka arvien vairāk visam vajadzētu kopā būt, sanākt kopā, vienai otru saprast, izprast, pieņemt. Interesants jautājums. Šeit 3 reliģijas – judaisms, kristietība un islams. Sāksim ar to vispirms. Kas ir kopējs? Jā, šīm reliģijām bez šaubām ir ļoti daudz kopēja. Reliģiju zinātnē mēs viņas apzīmējam ar dažādiem kritērijiem, piemēram, tad, kad pasaules reliģijas mēdz iedalīt pēc tā, vai pielūdz vienu vai vairākus dievus, vai arī godina tikai vienu dievu, bet zina, ka pastāv arī citi dievi, tas ir pēc monoteisma, politeisma vai henoteisma kritērijiem, tad mēs sakām, šīs ir tās klasiskās monoteistiskās reliģijas. Lūk, tās ir vienojošas. Tālāk, ja mēs skatāmies no fundamentāla teoloģijas skata punkta, tad arī šīm 3 reliģijām ir ļoti atšķirīgs visās pasaules pārējo reliģiju kaleidoskopā pienesums. Viņas sevi sauc par atklāsmes reliģijām. Arī tas ir kopīgs, ka viņas apgalvo, ka nevis cilvēka paša mēģinājuma atrast dievu, sasniegt šo dievu ar dažādiem garīgiem meklējumiem, ar mistikas vai ar askejas paņēmieniem, bet šī gadījumā nevis cilvēks ir kāpis, bet gan Dievs ir nokāpis, vai katrā ziņā iniciatīva ir nākusi no Dieva. Tātad viņas sauc par atklāsmes reliģijām. Tāda pašu šo 3 reliģiju teologu, ja tā drīkst teikt, terminoloģijā, šīs 3 reliģijas sauc arī par Ābrahama reliģijām. Īpaši kristieši, kuri labprāt mēdz teikt, ka mēs esam starpreliģiju dialoga pirmajās rindās, lai nevis veidotu vienu jaunu, vienojošu pasaules reliģiju, bet lai palīdzētu atrast veidu, kā dzīvot bez savstarpējas asins izliešanas, kādu mēs pazīstam pagātnē un no kādas mēs baidamies nākotnē. Tāda kristiešu teologiem tas ir īpaši iemīļots apzīmējums. Viņi saka, visām šīm 3 reliģijām kā atskaitas punkts ir patriarhs Ābrahams. Tātad tikai no šiem 3 skatu punktiem vien šīs pasaules reliģija kaleidoskopā ir savā starpā tuvākās reliģijas, un tas ir pozitīvi. Un faktiski šīs 3 ir vienīgās. Ja mēs ļoti gribētu, mēs varētu atrast vēl, piemēram, ja mēs teikt par atklāsmes reliģijām, mēs varētu piespēlēt zoroastriešus. Mēdz teikt, ka zoroastra tradīcija
arī ir visiem atklāsmes reliģijas kritērijiem atbilstoša. Esmu pārliecināts, ka daudz maz Persijas. Kas tā ir reliģija, kura lielā mērā ietekmēja agrīno, es neteikšu, atvainojos, nevis agrīno, bet Babilonijas trimdas judaismu. Jo, teiksim, tāda terminoloģija par eņģeļiem vai kaut ko tam līdzīgu, kādu mēs pazīstam farizeiskā tradīcijā, to Bībeles eksegēti teiks, kad, teiksim, Babilonijas kultūra vide ir palīdzējusi noformēt. Tātad tā bija tā reliģija, kas bija pazīstama Babilonijas valdniekiem, persiešu valdniekiem, un kura šodien ir piedzīvojusi savu veidu emarģināciju no islāmiskās Persijas valsts, bet arī pašā laikā Irāna garantē šās reliģijas piedarīgiem pastāvēšanas tiesības un pat vietu šodienas Irānas parlamentā. Tātad dualistiska reliģija, bet Nātans Sederbloms, slavenais reliģijas zinātnieks, viņš bija liels zoroastrisma eksperts un saskatīja, ka ir kaut kāda pavadiena, lai teikt, ka tā piederētu pie atklāsmes. Jā, atgriežamies pie trijām. Lūdzu, kas kopīgs jūsuprāt vēl klāt pie jau minētā? Protams, tādā vienkāršotā veidā, ja mēs varētu teikt, ka kopīgi ir, nevarētu teikt, ka Bībele, bet Bībeles stāsti. Ja, teiksim, jūdaismam un kristietībai tur nav pat tādu, varētu teikt, liela atšķirība, jo jūdu svētie raksti, vecā derība ir arī kristiešu svētie raksti. Un tur ir runa par šī stāsta tādu tāpatīgu, ja ne izpratni, tad vismaz tekstu. Bet, ja mēs runājam par islāmu, tad tur arī ir visi šie, ja tā varētu teikt, sižeti, bet viņi ir tas tāds interpretatīvs stāsts. Viņš ir pārstāsts ar kaut kādu redakcionālu, ja tā varētu teikt, pielikumu klāt, bet tanī ziņā varētu teikt, ka tas kopīgais ir, ka atsaucas uz to, ko mēs pazīstam, Ādam, Noas, Ābrahām jau pieminēto, tāpat arī Jēzu, apostulu Pāvilu, un tātad it kā tās atsaucas ir, tikai tā atšķirība ir tāda, kā par to runā, kā par to vēstī. Jā, te ir grūti no vienas puses tas saprast, jo patiesībā, teiksim, ja mēs tā godīgi skatāmies, jā, tiešām kristiešiem, sevišķi protestantu baznīcai, mūsu vecās derības kanons atbilst arī jūdijas, vecās derības laika, kā mēs skatāmies pēc vēstures kanonam, arī jūdu kanonam. Bet neapšaubām viņi nepiekrīt tašu pašam galvenam, kā Abrahāma pēcnācējs 22. nodaļā, pirmā mūsu grāmatā, ko mēs visu runājam par Akedā, par šo sasiešanu, ja? Ka viņi nepiekrīt, jūdi nepiekrīt, ka tas ir Jēzus, ka tas Abrahāma pēcnācējs, kurā tiks svētīts visas tautas ir Jēzus. Tad jūdi tam nepiekrīt. Un arī nepiekrīt, un arī šī piekrišana nav no islāma ticīgajiem. Pie tam viņiem vairāk tur nebija Izāks, bet Išmaels. Tā kā viņi liek tenīs stāstā savus varoņus sev iekšā, kas nemaz tur nav bijuši. Tā kā šeit ir tās atšķirības. Es pat godīgi nesaprotu, kā var savienot tomēr tik atšķirīgas lietas, jo kristiešiem galvenais ir šis glābējs, pa ko runā visa Bībele. Nevelti Kristus Lūkas evaņģēlijā pēc augšām celšanās saka, visa vecā derība, visi raksti runā par mani. Jā, bet pirms mēs pie tās tiekam tālāk. Jau minētājiem, Ābrahāms atklāsim, Bībeles stāst viss vieno, savā veidā tiek izmantots. Par ko tas ir? Par vienu Dievu? Vai šeit mēs varam teikt, ka visas trīs mūsu tagad apskatāmās reliģijas runā par vienu Dievu? Piedodiet, ka es brāļi, es atļāvos, te profesors blakus sēž, kā saka speciālists, es jūtos kā amatieris. Islāmā nerunā par Jahvi, runā par Dievu, Allahs. Viņi domā, ka tas no Elohīma atsavināts, ja? Mēs runājam par Jahvi, tā kā mūsu uzreiz momentāli cita sapratni.
Bet Ābrahāms. Nē, saprotu ideju, kāda ir. Tu var teikt Dievs, bet tas jautājums ir, ko tu liec saturā iekšā? Ja? Kas ir tas saturs? Visi runā par Dievu. Esīs Ņūbigins savā laikā, viņš ceļoja pa Indiju. Viņam patika, viņš bija misionārs un mācītājs. Viņš iemācījās vietējās valodas un sanskrīts un to. Un vienā no ciltīm Dievu sauc Kadavulu. Dievs. Un viņš teica Kadavulu un ielika iekšā biblisko saturu. Viņš teica, tas nav tas Kadavulu, ko mēs saprotam. Ja, tā teikt, vienkārši Dievs ir latviešiem Dievs, vieniem pirtiņā ir Dievs. Ja? Šeit sākas atšķirības. Es domāju, ka mums ir jārunā, es negribu noraut bišķi nost, ja, kad mēs nevaram savienot atšķirīgas. Ja viņi būtu savienojis, tad būtu savienojis. Te ir tas būtiskais mans jautājums, tāpēc es arī uzdodu. Vai visi pielūdz vienu un to pašu augšējais? Ja mēs tā skatāmies hierarhijā, tā augšējā cepura. Varbūt par to var runāt mazliet atšķirīgi arī. Ja mēs ņemam tādas senas kristīgas tekstus kā ticības apliecība apustuļi, ko visvairāk vai mazāk zina. Ja mēs vaicātu, cik tālu tad kopā varētu vismaz, nediskutējam par saturu, kas tajos vārdos ielikts, bet ja mēs runājam par vārdiem, kas tiek izrunāti, tad, protams, viss šīs trīs reliģijas varētu piekrist, ka mēs ticam uz Dievu, varbūt par tēvu būtu diskusijas, bet visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Ja? Tas būtu tas, kur viss varētu tik tālu iet un teikt āmen. Un, ja vēl, protams, tas jautājums, vai tic uz vienu Dievu, viņš būtu jāpaskaidro, jo jautājums par to, vai tic, ka Dievs ir viens, vai uz vienu un to pašu, tās ir divas dažādas lietas. Ja. Protams, ka viss tic uz vienu, ka Dievs ir viens. Ja, ka Dievs ir viens. Un, protams, ļoti svarīgi to, ko Alvis teica, ir, kas tad ir ietverts šajā paskaidrojumā, kā tad mēs runājam par šo vienu Dievu. Ja. Tas ir, tur jau var runāt par šo. Runājam par vienu Dievu, bet runāsim par manu Dievu. Jā. Lūdzu. Lūk, šis jautājums varbūt neietilpst reliģiju zinātnes kompetencē, jo tas ir atkal fundamentāli teoloģijas jautājums. Kas ir Dievs, kā viņš funkcionē, kā viņš izpaužās? Ja mēs tā paskatītos, kā mūsu brālis Alvis tikko sāka, no tāda etimoloģiskā viedokļa, tad mūsu latviešu valoda tā ziņā ir bijusi ļoti pretimnākoša. Tad, kad pirmie misionāri ir tulkojuši svētos rakstus, tad viņi ir sekojuši pēc tās pašas metodes, kā svētos rakstus ir tulkojuši, piemēram, no grieķu valodas latiņu valodā, paņemot vārdu teos, deus, vai ne? Un šis teos vai deus tomēr jau pastāvēja pirms nekā kristīgā vēsts ienāca grieķu romiešu kultūrvidē. Un pēc šāda paša principa mūsu pirmie misionāri ir paņēmuši šo vārdu Dievs, un lūdzu, tad mēs latviešu valodā šo vārdu Dievs apzīmējam gan filozofu kategorijās, teiksim, visas Platona koncepcijas par Dievu, pirmo kustinātāju un tā tālāk, gan arī, teiksim, atklāsmes Dievu. Un ja tagad mēs par to atklāsmes Dievu runājam, ko lai tur saka? Es nebūtu katrā ziņā kategorisks, jo kaut vai tie paši arābu kristieši, viņi arī lieto vārdu Allahs. Un viņi ar šo vārdu Allahs, tad, kad, piemēram, Libānas maronīti kristieši, es nedomāju, ka sīriešu un āramiešu kristieši, kuru pēdējās saliņas tagad tiek iznīcināts mūsu acu priekšā, kuri 2000 gadus no Kristus laikiem ir dzīvojuši savos ciemos un kuri tagad, lai tā teikt, būtu tabula rāsa, tiek noslaucīti no zemes virsmas, no savām dzimtajiem ciemiem. Labi, varbūt sīrieši un aramieši lieto vēl senāk bibliskāku vārdu, bet tās ārābu kristiešu ciltis, kuras lieto ārābu valodu, viņi saka, Allah. Viņi arī atzīst, un viņi saka, Jēzus ir Jēzus. Un ārābu kristieši, piemēram, Libānas maronīti,
viņi, protams, attiecina tieši tāpat, kā mēs sakām otrajā ticības artikulā un uz Jēzu Kristu, un saka, arī viņš ir Allah, vai ne? Un svētais gars arī tādā gadījumā ir Allah. Tātad šis vārds, tur mums ir jāmēģina tieši tā vārdiem, tas ir par konceptu. Kāds ir šis koncepts? Bet, protams, mēs atradīsim jūdu un kristiešu teologus, kuri teiks, ka tik tiešām tas ir viens dievs vismaz starp jūdiem un kristiešiem. Un mēs atradīsim arī teologus, kuri arī par jūdu un kristiešu attiecībām teiks, ka nezvai, tas ir tas pats dievs, piemēram, tanī pašajā 3. gadsimtā markionieši, kuri atteicās no vecās derības, sakot, ka tas tomēr ir bijis ļaunais demiurgs, kurš ir paverdzinājis lielāko daļu apustuļu, un tikai vienīgais apustulis Pāvils ir tas, kas ir brīvs un izveidis no bauslības verdzības. Mēs sastapsim tātad arī kristiešu teologu vidū cilvēks, kuri par to pašu vecās derības Jahvi izteiksies ar zināmu skepsi, kur vēl par Allahu. Bet mēs sastapsim arī teologus, kuri teiks, ka visā šajās 3 reliģijās tas tiešām ir viens dievs. Bet katrā ziņā tātad tas ir nevis reliģijas zinātnes, jo reliģijas zinātnē mēs pētam, kā šī reliģija funkcionē, kā viņa ir veidojusies, kādas ir viņas izpausmes vai kulta formas, bet šis ir fundamentāla teoloģija, un tur tad mums ir jāveido uz pavisam citiem pamatiem šī mūsu diskusija, kas ir patiesā, kas ir varbūt maldu reliģija, un šīs kategorijas ir atkal pavisam, tā teikt, cits lauciņš un cita kompetence. Jā, bet piekritīsiet, ka cilvēkam ir ļoti svarīgi zināt patiesību, jo patiesība ir tā, kas dara brīvu. Jā. Un mēs varam pētīt un skatīt, tas viss ir ļoti labi. Tas ir vajadzīgs. Bet tāpat laikā, ja mēs neatklājam, jeb nenonākam pie patiesības, kas ir tikai viena, nav divas. Un pat nav 1,2. 1,2 arī, paldies tev. Es piekrītu tas, ko tūliņ, pie kā mēs nonāksim, ko tad darīt tiem nabaga kristiešiem, kuri dzīvo islāma valstīs un kuriem ir jāslapstās un kaut kādā veidā jānodarbojas ar kamuflāžu, vai viņi var iet lūgties islāma dievnamā vai nevar iet lūgties. Respektīvi, tas būtu jautājums. Tad mums ir precedenti. Kā aizejot uz dievkalpojumu mošejā, tuvo austrumu kristieši tādi, kuri tik tiešām, kā piemēram Sauda Arābijā, kur ar valsts likumu ir aizliegt jebkuras citas reliģijas kulta izpausmes. Viņiem ir savu reliģiskā policija, tā ir viņu likumdošana, mums tas var patikt, var nepatikt, bet viņu reliģiskā policija rūpīgi uzrauga, vai tur, piemēram, filipīniešu viestrādnieki nesapulcējās, lai lasītu Bībeli. Un kā tas viņiem izdodas? Tas ir fenomenāli. Viņiem izdodas atrast, kur sanākuši, un tad attiecīgi šaustīši. Man viens itāļu draugs, viņš saka, inženieris aizbrauc strādāt uz naftas uzņēmumu, un viņš automātiski iegājas tātad kopgaldā, un pirms ēdiena reizes gribējis pārmest krustcīm. Viņš saka, labi, ka es izglābos no linča tiesas, ka es publiski izdaru krusta zīmi, kas ir pārbaudījums. Bet šiem kristiešiem, kas tur dzīvo, es esmu dzirdējis tomēr no viņiem, kā aizejot tieši uz mošejas dievkalpojumu, tur ir saglabājusies, tā sākotnējā islāma izpratne, kura laika gaitā ir kļuvusi ar vien radikālāk un tam līdzīgi, bet tieši mošejas dievkalpojuma teksti par to, ka, lūk, ir viens dievs, viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir visvarens, un viņš atcerās par saviem trūcīgajiem, ka tas var kaut kādā veidā tomēr būt integrējams tā nabaga kristieša garīgajai dzīvei. Kā? Tas ir iespējams. Lūk, tas ir tas jautājums, pie kur mēs tagad nonāksim, kad Dievs pasaka, ka mēs pateiksim, ka tā ir viena un tā pati reliģija. Bet cilvēks saka, pats tas teksts, kuru
tur nolasa. Tu nepiemini Jēzu. Vai arī, ja piemin, saka pravietis Īsa. Bet, teiksim, uz tā, ko tikko mums Aleksandrs teica, uz tā pirmā ticības artikula bāzes, kur mēs visi kopā teiksim, kad ir viens Dievs un cita nav, līdz tam punktam mēs varam būt vienisprātis. Jā, varbūt, ja atsauc uz tādu precedentu, es domāju, ir viens ļoti labs bīblisks vēstījums par to, kā sīrietis Nāmāns, kad viņš tika dziedināts, viņš ņēma zemi no svētās zemes un teica, tiešām nav neviena cita dieva kā vien Dievs tas kungs, un es gribu viņu pielūgt, un tāpēc es ņemu šo zemi līdzi, bet tikai, lai Dievs tas kungs man piedod, ka tad man būs ķēniņi jāatbalst, kā saka, viņš ies pielūgt savu dievu savā templī, ka tad, lai Dievs to nepieskaita man par grēku, bet, jo es zinu, ka nav cita dieva kā viens vienīgs. Tādā ziņā, tas būtu tāds bīblisks precedents, ka tā tomēr ir sirds lieta. Protams, tā ir katra sirdsapziņas lieta, cik tālu viņš tajā var iet un ko viņš uzņemās. Jā, un vajāšanas, kā jau jūs minējāt, situācijas ir bijušas mums gan Latvijā, gan Eiropā, gan visā pasaulē nepārtraukti. Viņas ir un būs, jo Kristus ir apsolījis, ka būs. Tieši tā, un viņas ir un būs. Bet labi, tad ko tad mēs darīsim šajās situācijās? Ja nāk vajāšana, tad piedošana kā kārkliņam uz vienu pusi. Es nevienu neaizskaru, kam ir uzvārds kārkliņš. bet kā kārklam locīties uz vienu pusi, uz otru pusi. Nāk jaunas vēsmas. Mēs ļoti labi zinām pēc vēstures, kas notika šeit pat Latvijā. Tad, kad parādījās pirmās brāļu draudzes, kas notika? Vau, precīzi tā kā jūs sacījāt, ar speciālu policiju nāca un izčekoja visus Ventspils rajonu. Nebija linčtiesas. Nebija linčtiesas, jā, pareizi. Paldies Dievam, kad bija tik civilizēti. Nē, mums baznīcas vēsturē ir pietiekoši daudz precedentu, kur cilvēki, kristiešu kopienas ir izdzīvojuši ne tikai 100, bet arī 200 gadus, izolēti no pārējās kristīgās pasaules un saglabājuši savu ticību. Tas attiecās kā uz tiem kristiešu ciemiem, kuri nonākuši islāma pārziņā un kuri vairākus gadsimtus tomēr ir spējuši saglabāt savu apziņu, ka mēs esam kristieši. Protams, mēs nerunājam par visiem kristiešiem, jo tās senbaznīcas vai senās austrumu baznīcas kā kopti, sīrieši, asīrieši, kaldeji, maronīti, tās ir vienmēr bijušas vairāk vai mazāk atvērts, izņemot gadījumus, kad ir bijis kāds īpaši ekstravagants, piemēram, kā Fatimīdu halīfi, kuri, piemēram, aizliedz dievnamus turēt atvērts, un tad tur katrā gadījumā, kā tur, piemēram, Sinai kalnā svētais Katrīnas klosters. Viņi saka, mūs nevar aizslēgt, jo mums ir paša Muhameda atsūtīta vēstule, kur viņš dod mums patvērumu mūsu svētnīcē. Bet ir tomēr paralēli gadījumi bijuši, kur kristiešu ciemi nonāk, un kur viņiem nav neviena garīdznieka, bet viņi saglabā savu ticību. Un viņiem nāk pārbaudīt, vai viņi apmeklē dievnam vai neapmeklē dievnam. Ko šiem cilvēkiem tādos gadījumos darīt? Jā, lūdzu. Patiesībā jautājums ir, vai ISIS ir mūsu laika veidojums, vai ISIS ir kaut kas, kas ir pret islāmu, vai ISIS ir kaut kas, ko darīja Muhameds. Mums jāatcerās, ka ISIS vadītājs, es nezinu, vai viņi tur Amerikā, man liekas, paziņo, ka viņi nogalinājuši vai ne, es nemāku teikt precīzi teikt, Al-Baghdādī. Viņam ir filozofijas doktora grāds islāmā no Bagdādas universitātes. Un viņš rīkojas atbilstoši tā, kā rīkojās Muhameds. Un tad, kad viņš iekaroja, kad viņš iekaro citas pilsētas, tur, kur bija kristieši mājas, jūs esat bildēs redzējis, viņš uzlika N nācerietis. Un bija 3 iespējas, atbilstoši Korānam. Kristiešiem un jūdiem kāda ir iespēja? Vai atgriezties pie islāma? Ja? Jūs zinat, vai ne?
Korāns 9. sūra, 5. Viņa ir grāmatas reliģija, viņi var palikt arī savā reliģijā maksājot vienkārši nodokļus. Jā, es to pastāstīšu. 20% nabadzīgie, 40% vidēji bagātie, 80% bagātie. Bet plus visam tam, tos kristiešus taču krustā sit un galvas griež nost. Citiem varēja sakot, tā problēma ir, plus visam tam, ka jūs esat šo cilvēku, jo tur ir vēl vesels sūras, kuras nelasīsim, jo, ja gribat, meklēsim un sāksim citēt ēterā, un pārbaudošiem organizācijām es parādīšu, no kuras Korāna, tas ir Saudi-Arābijas apstiprinātais Korāns vienīgais, ja, šī telpā, cik es saprotu, kurš ir viņa apstiprinātais, ja, kur ir teicis, ka sist krustā, griezt galvas un tam līdzīgi. Ja. Un pareizi šie cilvēki daudz izlēma bēgt. Ja. Tiem, kas nav grāmatas cilvēki, tiem ir divas iespējas. Un jāmaksā džizē, jāmaksā šī nauda. Vai nu naudu, ja tu nemaksā naudu, tad tu maksā ārkārtīgi liels nodokļus, un tu esi vienmēr apspiesies. Un tie, kas tātad nav vai kristieši vai jūdi, viņiem nav iespēja maksāt nodokli, viņiem vai jāatgriež vai galvenost. Tagad tas uzstādījums ir. Jo tās briesmīgās lietas, kas notiek, viņas jau nav izdomātas. Viņas ir šeit, šī grāmatā. Viņas ir vēl vienā biezā grāmatā var izcelt parādīt. Saprotiet ideju? Apstāsimies tagad, nedaudz atstāsim šo jautājumu. Ja? Tās visas izpausmes, atgriezīsimies pie tā pamata. Ja mēs nonākam pie secinājuma, ka 3 reliģiju pamatā ir tomēr kaut kādas saknes, kas tiek ņemtas, tad man ir tas jautājums cits. Tad kāpēc nav iespējams kopīgi, piemēram, lūgt? Protams, vai ir iespējams vai nav, tas ir katram pašatbildi, jo mēs jau zinām, ka tas jau ir noticis daudzkārt, vai tas jautājums būtu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, adekvāti, neadekvāti. Jā. Bet varbūt runājot par šīm atšķirībām, jo es saprotu, ka savā pamatā tas ir jautājums par atšķirībām. Un varbūt, ja ir atšķirības tik lielas, tad tas nākošais jautājums, tad līdz ar to nav iespējams apvienot. Tas būtu tas izrietošie secinājumi, būtu tad jāizdara, kaut kādi. Ja? Protams, ja mēs skatāmies tās atšķirības starp jūdaismu un kristietību, ir būtisks divējādos virzienos. Pirmkārt, protams, tas jautājums par Kristu, ka Jēzus ir Kristus, jo ticīgie jūdi, viņi teiks, ka viņi tic Kristum, bet tas nekādā gadījumā nav Jēzus. Ja? Un šī kristīgās ticības apliecība, ka Jēzus ir kungs, viņš ir Kristus, tā, protams, tur jūdi tālāk neiet. Bet tālāk arī ir jautājums par jūdaismu autentiskumu, varbūt, kas nemaz tik bieži netiek cilāts. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Ļoti nopietns jautājums, jo tas jūdaisms, ko mēs šodien pazīstam, tā saknes, protams, kā teica mūsu kolēģis, ir babiloniskajā trimdā radies jūdaisms bez tempļa dievkalpošanas, kas ir tomēr centrāla lieta Mūzes reliģijai. Ap to visa reliģija centrējas, un tie ir visi šie priekšraksti, ja mēs gribam teikt Mūzes ticīgie, tad tur jābūt templim ar visām tempļu upurēšanām. Taisnība. Piebildīšu, ka, piemēram, pēc docents Elīzabetes Taivānes reliģiju vēstures tabulas, tāda viņa mēdz izdalīt senā Izraēļa reliģija, un tad attiecīgi kā divi zāri modernais judaisms un kristietība, kura ir tuvāka senā Izraēļa reliģijai, kura ir, teiksim, autentiskāk mantinies. Tas ir cits diskusijas jautājums, bet principā ar tempļa izpostīšanu 70. gadā vismaz tā centrālā asa senā Izraēļa reliģijai ir iznīcināta. Redzēsim,
ir jau tādas koncepcijas atjaunot templi. Jā, tas ir atkal drusku cita Mēs jau zinām, kur viņi taisās atjaunot. Jā, tā ir varbūt cita tēma, bet, ja runā par atšķirībām, tad tā ir viena būtiska atšķirība. Tās ir divas dažādas. Brāļi, tā nav būtiska, tā ir arhebūtiska, tā ir pamatatšķirība. Uz to ja mēs saprotam, labi, pagaid, ko Aleksandri jūs... Kas ir kristietības, ja tā pēc šīs tipoloģijas mēs pieņemam ar tādu krakšķīti šo epistemoloģiju, ja mēs tā varētu sacīt, kristietība ir uz to atbildi, kāpēc templim bija jāpazūd. Tāpēc, ka jau vecās derības pravieši ir teikuši par jaunas derības slēgšanu. Par to, ka tiks slēgta jauna derība un veco vairs nepieminēs. Priekškaram bija jāpārtrīst. Tam bija tas ir tas, ko paņēma kristietība, kā varētu teikt, to vecās derības pamatu, kāpēc Mūzus bauslība un rituālie likumi uz viņu neattiecas. Bet es tev piekrītu, es gribētu vēl papildināt. Mēs ne tikai paņēmām, bet vecās derības tauta pati lauza derību ar Dievu, maukojot ar elkiem. Tas ir tas, ko Jeremijas cik reiz nožēloja. Bet tas ir bet vecās derības pravietiskais teksts, teiksim, to saka, un mēs to tad arī akceptējam, tā tad veco derību visā kopumā, mēs akceptējam. Tālāk, runājot... Lai klausītāji saprast, ja būtu Mūzus ticība pamatā šodienas judaismu, tad būtu daudz vienkāršāk kristiešiem kopīgi iet ar judaisti. Nē, ir jau viņa pamatā. Neviens to nenoliedz. Atļaujiet man citēt pašu Jēzu. Viņš Jāņa evaņģēlijā saka tā, ja jūs ticētu Mūzum, jūs ticētu man. Protams. Jā. Teorētiski, protams, ir iespējams būt par kristieti, saglabājot, ja tu esi, teiksim, no jūdu kristiešu vides, tad paskatāmies pirmdraudzei, nebija problēmas apmeklēt arī tempļa dievkalpojumus. Visi apstuļi gāja un pienes upurus. Un arī apstuļs Pāvils, tad, kad viņam Jeruzālemē mītošie pārī apstuļi teica, klausies, pierādi, ka tu neesi pret senču tradīcijām, viņš, protams, devās uz templi izpildīt solījumus. Bet kāpēc viņš to darīja, mums jāatceras? Bet, protams. Tāpēc, kad apstuļi teica, ka tās ir senču tradīcijas. Ja mēs ieliekam to saturu iekšā, ka Kristus ir pestītājs, tad līdz ar to tā soterioloģija ir Kristus izdarīta ar upurī. Un līdz ar to tempļa dievkalpojums vairs nav, teiksim, noteicoši pestīšanai, bet arī pašā laikā tā ir senču tradīcija, kamēr vecās derības templis pastāvēja, kristiešiem nebija neiespējami viņu apmeklēt. Runa ir par to, ka tāpat kā Pāvils saka, mēs esam latvieši un ka mēs paliekam pa kristiešiem, mums nav jāzaudē savu latvietību. Ja? Tas nenozīmē, kad es varbūt tās kaut kādu bluķi vazāju un tic kaut kam, bet es labprāt padziedu kaut kāds tautsdziesmas, protams, es uzmanīgi skatos, bet savu latvietību man nav jāzaudē. Ja? Tāpat arī pirmie kristieši nezaudēja sevi. Tā klusiņām dzieda tā, lai nedzirdētu draudzē. Nē, es skatos. Tomēr negribētu dzirdēt. Mums izreiz jāsaka, ka barons bija pret kristietību. Jāņa Uguns, kur nosauc par kristīgu. Bet to neviens nevar pierādīt, ka tas tik tiešām neatbilst. Tas ir atsevišķa diskusija, to mēs tuvojoties jāņem. Bet ja tuvojoties tālāk šo te līniju valkot, tā tad, ja kristietības un jūdaisma ceļi šķiras pie Jēzus, tad atkal savukārt tādā īpatnā veidā Jēzus ir kaut kā inkorporēts kā islāmā. Jā, bet viņš nav augšām cēlies. Viņš ne tikai nav augšām cēlies. Kas ir augšām cēlies? Islāms līdz šim brīdim to nav pateicis. Kas ar viņu noticis pēc tās saucamās krustās sišanas? Jo islāms pārstāv saucamo dokētisma mācību par šķietamo krustās sišanu. Bet islāmā, protams, kad Jēzus ir dzīvs... Sūrā sievietes ir teikts, ka viņi aiz pārprat
pārpratumu piesita krustā nevis Jēzu, bet Sīmanu Kirēnieti, kurš nes krustu. Ja? Tātad viņš nav miris. Tieši tā. Viņš nav miris. Jā, bet tas ir tas, ko islāms saka. Jā, bet mūsu jāciena ir musulmaņi. Ja mēs tagad saprotam, ja viņi dod it kā visu reverenci ārēji, vismaz Jēzum, kā dižākajam pravietim, pat Muhameds saka dižāks nekā es, bet tā varbūt ir tāda tikai reverence, protams, islāmā, bet ja mēs skatāmies par būtiskajām lietām, mēs saprotam, kas tad ir, ko apostols Pāvils, arī islāma slavētais, teica, kas tad ir mūsu ticība? Mēs sludinām Kristu krustā sisto. Tātad, ka mums ir izlīgums ar Dievu caur Kristus nāvi. Bet, protams, ja viņš nav miris, ja viņš ir tikai paliek bauslības kontekstā kā pravietis, kas saka, šito drīkst, šito nedrīkst, šitā dariet, šitā nedariet, nevis kā pestītājs. Bet tā ir zaimošana. Tā ir zaimošana. Mēs nevaram teiksim, piekrist, ka tas Jēzus, kas ir islāmā, ir Jēzus, kur pazīst kristīgā draudze, bez šaubām. Tas ir tas jautājums par to, kāds saturs tiek ielikt šajos vārdos, un viņš ir absolūti radikāli atšķirīgs. Jo mēs, ja islāms tomēr ir bauslības reliģija, kas saka, mums ir jādara tas, un tad Dievs savā žēlstībā mums apžēlosies, tad no visām reliģijām, tad tikai viena būtībā kristietība runā par to, ka Jēzus ir miris par mums krustā, par mūsu grēkiem, un tikai ticībā uz viņu mēs varam saņemt izlīgumu ar Dievu. Un tas ir tik radikāli un tik nesavienojami. Protams, jo ir vājāka izpratne par evaņģēliju, un šo mācību mēs kristieši saucam par evaņģēliju, jo vairāk ir dažādas darbu lietas, kas pestīšanā tiek iesaistītas. Jo vieglāk ir runāt par arī šo reliģiju kopību, par to, ka mēs tomēr visur saka, ka nedrīkst zakt, un nedrīkst noslēpot, nedrīkst laulību pārkāpt, nedrīkst melot. Ģimeņa situācija ir tādā islamā daudz labāk nekā kristietība. Jā, bet te jāpadomā vēl, ko jūs ar to domājat. Sievietes stāvokli. Bet tā ārēji, vismaz pašas sievietes pārasti nemēdz kurnēt. Viņas nedrīkst mums pīkstēt, jūs zināt. Mums bija tikko raidījums radītais paņēmiens par tām latviešu sievietēm, kas ir konvertējušās islāmā. Tad, protams, cik viedokļu tika arī, bet vai tās kristiešu sievietes, kuras dzīvo pie vīra dzērā, viņas var teikt, ka tas ir tas, ko evaņģēlijs no mums prasa. Bet mēs jau nerunājam par kristiešiem. Mēs te salīdzinām 3 dažādas reliģijas, un ja mēs paskatāmies izpausmes formas, tāda, teiksim, ģimene, kā mūsu raidījuma vadītājs teica, islāmā tomēr ir uz veselīgākiem pamatiem, nekā mēs to socioloģiski, jeb statistiski redzam lielajā kristiešu masā šodien. Mēs varētu daudz pozitīvas lietas judaismā, fantastiski brīnišķīgas arī pozitīvas lietas. Arī islāmā pozitīvas lietas. Kristietībā pozitīvas lietas. Fantastiski, brīnišķīgi, vai te ne? Brīnišķīgi. Mums ir atpestīšanas lieta, bet mums pieklibo tieši tas, kas ir nostādīts judaismā un islāmā, teiksim, šī ģimenes ētika. Tas ir tas, par ko viņi mūs savukārt nicina. Kad viņi paskatās mūsu televīzijas raidījumus, kad viņi paskatās, kas ir izlikts izstādēs, piemēram, Spānijā, kur nesen bija izveidots viens tāds provokatorisks vārds no dievnamos nozagtām dievmaizītēm, vai ne? Tad musulmaņiem tik tiešām ir par ko mūs cienīt, vai ne? Labi, bet tagad ir cits jautājums. Redz, tās pozitīvās lietas katram ir, bet tomēr ir tas centrālais, vai mēs varam sanākt kopā. Un tagad apstāsimies tikai pie viena izpausmes veida – lūgties. Vai mēs nevaram sanākt kopā, lūgties. Un te es lūdzu, necentrēsimies, jeb nefokusēsimies tikai uz islāmu, bet arī uz judaismu. Tad, ja mēs nākam un atceramies, ka viņš klausa kādu lūgšanu, kas ir garā un patiesībā,
tikai pie Dieva var nākt caur viņa dēlu Jēzu Kristu, tad vai ir iespējams, ka 3 dažādi sanāk kopā, un tagad mēs katrs tad lūksimies un būsim draudzīgi? Mums tāds precedents ir saistāms ar slaveno Asīzes tikšanos. Nelaiķis pāvests Jānis Pāvils II, sveitīgi piemiņa, viņš norganizēja dažādo pasaules reliģiju pārstāvju tikšanos Asīzē. Un pāvests Benedikts, interesanti, savu pontifikātu laikā, pieminot šī notikuma gada dienu, viņš atkal bija saicinājis tos, kuri no šīs pirmās reizes, šo pirmo reizi atceroties, vēlējās atgriezties Asīzē, bet ko darīja pāvests Benedikts atšķirībā no Jāņa Pāvila? Viņš atbildēja jau iepriekš uz pārmetumiem, ka tā ir kopīga lūkšana un ka teorētiski tā nav iespējama. Viņš saka, nē, mēs neorganizējam kopīgu lūkšanu. Mēs vienkārši, kā labi kaimiņi, kuri patīk mums tas vai nepatīk, vienmēr esam dzīvojuši kaimiņos, jo tas arī ir tāds stereotips apgalvot, kad viduslaika kristīgā Eiropa būtu aizliegusi dzīvot savā pasaulē citu reliģiju piederīgiem. Paskatāmies 1215. gads, 4. Laterānu koncils, kurš formulē gan, ka jūdiem un musulmaņiem ir jāvalkā kāda atšķirības zīme, bet tieši ar to, kad pasaka, ka vajadzīga atšķirības zīme, viņi garantē iespēju, ka šo citu ticību piederīgie dzīvo vienā valstī, vienā pilsētā, blakus kvartālā. Un to mēs zinām, ka tas ir bijis. Mums laiks ļoti steidzās uz priekšu, bet te mēs tomēr apstājamies. Tas, ka to mēģina darīt, un fakts. Vācijā tiek būvēts, es nezinu, kā viņi nosaukt, templis, baznīcas, mošei, kur 3 šīs reliģijas kopīgi būvē. Varbūt viņas būvē kaut kādu valsts svētkiem piemērot. Kur kopīgi viņi nāks un lūks. Es jums iedošu materiālus. Benedikts to tieši atbildēja uz šo izaicinājumu pasakot, mēs satiekamies kā kaimiņi. Mēs satiekamies, respektējam otra lūkšanu, bet tā nav kopīga lūkšana. Šobrīd ir Francisks. Zini, kristietībā nav pārāvumu. Tā kā Francisks nekādā gadījumā neuztaisīs revolūciju un nepateiks, vecais Benedikts bija mazliet reakcionārs. Jā, bet tomēr mēs saprotam, ka tie akcenti tiek salikti atšķirīgi, vai ne? Un tā. Bet, turpina šo te pašu, varbūt kopējo lūkšanu vai šo tematiku. Protams, mēs saprotam, ka nevar būt. Protams, ir atsevišķi cilvēki, kas ir kaut kāds margināls, varbūt kristieši, islāma, jūdeistu grupas. Es domāju, tas ir kādas marginālas grupas, kas, teiksim, mēģina tā kā īpaši tuvināties vai tur ir vēl kaut kāda superideoloģija vēl pāri tai reliģiskai pārliecībai vai kaut kas tāds. Tad viņi, protams, tie precedenti, viņi neizbēgam būs modernajā pasaulē. Bet ja mēs skatāmies tiešām no tāda konfesija vai baznīcu viedokļa, tad normāli nē. Kaut gan, protams, mēs zinām precedentus, piemēram, ASV pēc Dviņu torņu šī te notikuma, 11. septembra bija tāda lūkšana, ko organizēja ASV prezidents, kur bija visu arī kopienu, tā skaitā arī islāmu un jūdeistu un visu kristīgo konfesiju. Tāds aicināt visi kopā lūgt tagad par šiem, kas ir bojā gājušie, jo viņi tad... tas ir savādāk. Tas ir kaut kas cits. Te jau ir runa, ka viņi viens pēc otra lūdzās, ka viņi vienkārši ir fiziski klātesoši, viens noskaidrs savu lūkšanu, un nevis, ka tagad mēs sākam lūkšanu senebreju valodā, pa vidu iespraužam grieķu valodā un nobeidzam arābiski ar izvilkumu no muedzina uzaicinājuma. Kaut gan teorētiski, kā mēs runājām pašā sākumā, šie muedzina teksts
ja mēs viņu pārpublicētu kādā kristiešu, teiksim, mistiķu garīgās pieredzes rokas grāmatā, mēs nemaz nevarētu pateikt, ka tas ir nevis kristiešu, bet musulmaņu teksts. Ja mēs notulkot, es nezinu, kā ir notulkots, tas ir, kas to ir tulkot? Man ir Ulda Bērziņa teksts. Kā viņš notulkojas ir paši pirmos? Nē. Te man sakās, Ulda Bērziņa versijā ir 17. latviešu tulkojumā, man ir tikai 17. sūra. Jā, pirmā sūra 1.1, kur tur jau skaidri pateikts, ka tu esi žēlsirdīgs, tu vēdī mūsu vējā, ne tā kā tos, uz kuru tavu dusmas. Un uz ko tev ir dusmas? Uz kristiešiem, uz jūdiem. Jā, mēs tiekam nolādēti 5 dienā. Tas tur tā ir piesaukts, vai to mēs, par kristiešiem un jūdiem tur ir tieši pateikts? Jā, te visi paskaidrojumi, te visi. Nē, tie paskaidrojumi, viņi ir šodien tādi, rīti tādi, bet teksts to nepasaka. Ko būtu klausītājiem? Paņem 9. sūru un to palasam. Brāļi, bet paskatīsimies mēs no mūsu skatu punkta. Tas ir interpretācija. Pagaid, 9.5. Lūdzu, no mūsu skatu punkta, no kristīgā skatu punkta. Tagad atstāsim to visu. Šodien, jūs zināt, ir ļoti populāri aicināt uz kopīgu. Pat atteikties no savas identitātes. Daļai, protams. Sirdī jau tu tici, bet, es tik labs noņem krustiņu. Jā. Es tik labs noņem 10 baušus no sienas nost. Es tik labs vēl kaut ko. Lai tu cienītu to. Un te ir tas jautājums. Tad, ja mēs jau ejam uz tādu soli, tad kam mēs parādām cieņu, un tāpat laikā vai mēs neparādām, ja varbūt mēs parādām necieņu, un tāpat laikā mēs parādām necieņu pret kaut ko. Es tagad nesaku līdz galam, es jums jautāju, vai šeit ir ļoti populāra tolerance, iecietība, iejūtība, sapratne, beigās mīlestība, un jums jau noteikti visiem ļoti labi zināmais fakts, kas te ir beidzās ar aicinājumu. Visas 4 pat reliģijas nāk kopā mīlestības vārdā. Un to aicina Francisks, pāvests Francisks. Aicina mīlestības vārdā, jo Kristus, budisms, islams un judaisms. Labi, atstāsim šo te. Es tikai jums rādu šo te kā piemēru, tas jau notiek. Bet tagad, tātad mēs varam iet kopā, jeb mēs līdz ar to... Jā. Bet ko nozīmē iet kopā? Jā, tas jautājums. Iet kopā kā labiem kaimiņiem. Mēs, kopš islāms ir dzimis, tad vismaz kristiešu valstīs, mēs neesam aizlieguši cilvēkam būt par musulmani. Iet kopā nozīmē arī labas kaimiņu attiecības. Mums tādā pašā Lietuvā kopš 13. gadsimta ir musulmaņu sāģes, kuras neviens pa šiem 700 gadiem nav piespiedz pieņemt kristietību. Tenī pašā Lietuvā un Austrum Polijā nāk kopā kā draugiem ir viena lieta, bet mums jautājums ir, uz ko mēs fokusējamies, vai tā ir iespējama kopīga lūkšana, vai ir iespējams, ka mēs atradīsim beigās kaut kādu kompromisa reliģiju, jo tas piemērs, kur saka, ka Berlīnē būvēja kādu kopīgu dievnamu. Es drīzāk domāju, ka tas ir kopīgs piemineklis. Nē, tas ir kaut kāds kopīgs memoriāls. Tur par reliģiju, jā, es piekrītu. Kopīga reliģija neiespējami. Bet draudzīgi dzīvot, kāpēc kopīga lūkšana neiespējami, draudzīgi, bet kristieši bijuši draudzīgi. Saudi Arābijā nevar veidot baznīcas. Bet, mīļie draugi, jūs ļoti labi zināt. Piemēram, Omānā sultāns pats uzdāvināja zemi baznīcai. Jā, jūs zināt. Tas ir no vietējā valdnieka. Bija kristietis premjerministrs. Jā, ārlietu ministrs Sadama Huseina valdībā bija kristietis. Tas ir Irākā, vai teiksim, Libānas valsts ir vispār unikāls fenomens. Jo Libānas valsts konstitūcija pieprasa, lai prezidents būtu kristietis, premjers sunnīts un parlamenta priekšsēdētājs šīts. Tas ir iespējams dzīvot draudzīgi. Es saprotu, dzīvot draudzīgi, es nerunāju par kautiņu.
Es par to nerunāju. Bet, ja es runāju par to, ka ja Vācijā Mārtiņa Lutera baznīcā notur musulmaņu sievietes savas lūkšanas, un vietējā sieviete, vāciete, to redzēdam, viņa saka, piedodiet, šitai tāds nedrīkst notikt šajās telpās, un viņas protestē, tad pie viņas pienāk klāt vietējie, nosauksim diakoni, ja vēl nezinu kā, un mīļi izstum ārā. No Mārtiņa Lutera baznīca. Es jums iedošu faktu, tas ir fakts. Mēs pieliksim klāt arī saitu uz video, kur jūs to visu varat redzēt. Kāpēc šī sieviete protestēja? Viņa protestēja tāpēc, ka nav savienojams islama dievs ar kristietības dievu. Es domāju, ka viņa bija vēl gudrāka. Viņa zināja, ka ja šajā vietā ir notikusi islāma lūkšana, tad šī teritorija ir jau musulmaņu teritorija, kad mēs juridiski zaudēsim šo teritoriju. Andra kungs, tad te redz, kur ekscelenti, ka jūs to pateicāt. Tad kā mēs varam iet, līdzās pastāvēt, bet kā mēs varam iet un runāt kopā par kaut kādām lūkšanām, par kaut kādu dievvvārdu lasīšanu. Viens labi, viens ir Korāns, otrs ir Bībele, trešais ir Tora. Nē, visu cieņu savā laikā mums ir precedents tieši par to, kas bija noticis arī Vācijas Mārtiņa Lutera baznīcā. Kalifs Omārs, kad viņš knapi pagājuši 5 gadi kopš Muhameda nāves, un arābu islāms ir savā ekspansijā vispirms ieņēmis Damasku, tad Jeruzalemi. Un tagad vietējie kristieši, izrādot cieņu jaunajiem valdniekiem, ielūdz uz Kristus augšām celšanās, jau Kristus kapa baznīcu. Un Kalifs Omārs ar nolūku neiet, jo viņš saka, ja es tur aiziešu, man būs jāizrāda cieņa Jēzum. Bet, ja es izrādīšu cieņu, tas nozīmē, es tur lūkšos, tad šī teritorija, jūs kristieši, šo svētnīcu pazaudēsiet. Tā bija tāda bilde, vēsturiskais precedents, kad, ja ir mums labvēlīgs musulmaņu, teiksim, līderis, viņš labi sapratīs, līdz kurām robežām mēs varam iet un kurām mēs vairs nevaram pārkāpt, jo tad vairs nebūs atpakaļceļa. Parunāsim par kristīgiem līderiem. Kāpēc kristīgais līderis nesaprot, ka pagaidi šajā teritorijā tu nenāks, jo šī teritorija ir svēta, nošķirta Dievam par godu? Kristiešu līderis ir, protams, ieinteresēts, lai ienācēji mūsu, sauksim viņus kā gribam, bēgļi vai imigranti vai kaut kas tam līdzīgs, lai viņi, nepārvērstos pār dezorientētu kriminālistu bandu, un reliģija ir vislabākais kopā saturētājs, tāpēc kristiešu līderis ir ieinteresēts, lai viņi pulcētos uz lūkšanu. Kur? Atvaino, Aleksandra, tu biķeru draudzē atļaus? Nē, bet viņi ir ieinteresēti. Par to ir bieži gadījumi, kad tie paši kristieši vāc ziedojumu, lai musulmaņi nopērk kādu garāžu un uztver tur savu lūkšanu namiņu. Bet ne jau, protams, to ir savā laikā, mums 70. gados bija šādi naivi paņēmieni no kristiešu garīdznieku puses, kuri īpaši Francijā, kur notiek masveidīga apostāzija no vēsturiskās kristietības, tās nelietotās baznīcas, mēs viņus varam aizdot musulmaņiem. Tas tiešām naivums. Tieši tas bija Romas kūrijas iejaukšanās, kura saka stop, jo tad tas ir nevis aizdots, bet atdots. Ja gribat palīdzēt, lūdzu, kaut vai dodat savus ziedojumus, ja jums ir interese, un tas nav slikti, ka mēs palīdzam ticīgajiem kopt savu lūkšanu dzīvi, jo pār kristiešiem es īpaši daudz gadījumus neesmu gan dzirdējis, kad misionāriem izdotos tagad pārliecināt kādu dzimušu arābu. Tie ir precedenti, bet viņi ir uz... Bet pamēģiniet ar to palepoties. Ne, tas, ka viņš nogalinās. Tur ir tas risks. Bet ir viena liela lieta, kas jums atkal brāļi nepatiks, bet mums jāatcerās, ka davai, jeb islāma izplatībai ir 3 stadijas. Pirmā ir tā pens
peni, jeb raksti. 6.10, 6.22. Tā nav mans izdomājums. Tas ir islāma, kā saka, viņu pašu. Tātad tas ir tad, kad raksta. Otrais ir svari. Tas ir sākotnēji medeni. Jūs zināt, ja viņš aizbēga no Mekas, Muhameds, viņš iebruka iegāja Medinā, viņi pieņēma, un viņš sāk rīkoties ļoti interesanti. Izdzina 2 jūdu, un trešo galvas nocir 3. jūdu, kur aizēja tiem. Un trešais ir tā saucamais sword state. Citiem vārdiem sakot, speciālisti saka sekojošo. Anglijā no sākuma pēc šīs sistēmas viņi piekopja. Citiem vārdiem sakot, es nesaku, ka viss. Pirmkārt jāatcerās, ne viss neapšaubām. Ja? Bet tie, kas sekotam, no sākuma raksta, stāsta, cik islāms miermīlīgi reliģija, mēs jūs visus mīlam, mēs visus mīlam. Tālāk notiek cīņa ar likumu. Tiek apklusināts viss caur naudu, tiek dota nauda, un pēdējais ir ar zobenu. Anglijā ir 85 šarija likumi. Citiem vārdiem sakot, Anglijas likums vairs nedarbojas. Tas pēc notiek tagad Vācijā, draugi. Tas notiek Francijā. Mēs no savas puses gribam būt draudzīgi visiem, bet vai viņi grib būt draudzīgi ar mums? Īstā nozīmē nevis piekopt tā saucamo takie, jeb kitmenu, melošanu. Jā, lūdzu. Jā, es, protams, saprotu, ka mēs ieejam ļoti plašā tādā dilemmā un jautājumā, vai tas, kas šobrīd notiek ar Eiropu un pasauli, ir islamizācija, vai tā ir islama dekadence un sabrukšana. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo, redziet, ja kristīgā civilizācija ir uzrādījusi tādu centrtieci, ka visi islāma pavalsnieki tiecas aizmukt no savas islāma kalifāta paradīzes un laimes. Vai tā ir islamizācija, vai tā ir islama degradācija? Jo, ja mēs sakām islamizācija, tad mēs domājam apmēram tā. Kad sabruka Padomju Savienība, tad tie cilvēki, kas izbrauc no bijušās PSRS, nesīs komunistisko ideoloģiju. Aha, protams. Un tieši tas bija, varbūt, kas tiem frančiem pirmajiem, tā bija reakcija, tā ir zīmīga reakcija. Viņi redz, ka tie cilvēki, kas tur aizbrauc, viņi nav islāmisti, bet viņi kļūst par superpatērētājiem patērētāju sabiedrībā. Un ka šī masa, kas ienāk, tas nav kaut kāds islāma drauds, bet tas patiesībā ir drauds, sekularizācijas drauds. Nu, tas par to varētu tagad varbūt runāt, bet mums, diemžēl, mums ir skaudīgais laiks. Jā, 4 minūtes. Nu, bet patiesībā 85 šarija likuma tiesas, kas ir Anglijā, parāda pretējo, ka nenotiek dekadence, diemžēl. Pēdējais jautājums, un tiešām tad noslēdzam. Kā rīkoties šodien kristietim? Lūdzu. Tieši tāpat kā mēs rīkojamies jau 2000 gadus. lūgties īpaši mobilizēties šajā laikā uz savas identitātes apzināšanos, ar ko tad mēs atšķiramies no visām pasaules reliģijām, ka mums ir viens kungs, viens pestītājs. Viņš ir nevis pravietis, ļoti cienījams rakstu mācītājs vai rabi, bet viņš ir vienīgais mūsu glābējs. Un neatkāpties no tām pozīcijām, kādas mēs ieguvuši. Jo paskatīties, kā Jeruzalemes kapa baznīcā. Mums liekas, ka tā lieta varbūt nav vajadzīga, bet tās konfesijas saka, kas tur ir. Tā tas ir bijis, un mēs nemainīsim kaut vai liekas trepes, lai neradītu vēsturisku precedentu. Un mums tāpēc nevajag atteikties no tā, kas ir mūsu vēsturiskā kultūra vide, atteikties no krusta baznīcas torņa galā, tāpēc vien, ka tas varētu būt kaut kā traucējoši. Jūs prāt, mēs esam gatavi tam? Es domāju, ka, ja mēs runājam par mūsu Latviju, tad mūsu Latvijas kristiešiem pat labāk ir brīnišķīga iespēja savā starpā atrast vairāk kopēju valodu, lai mēs nostātos vienotās pozīcijās pasaules priekšā. Jā, es domāju, tā ir vēlreiz iespēja mums latviešiem, es piekrītu 100% Andrim, apzināties savu identitāti Kristu, un tā ir iespēja, ka uzrunāt cilvēks, jo mums jāsaprot, ka šie islāma ticīgie, viņi jau nav naidnieki. Viņu ideoloģija ir naidīga mums,
Bet mums ir jālūdz, jāaizlūdz, pēc iespējas jāevaņģelizē, jāsaprot, un daudz no viņiem atgriežas pie Kristus. Jo Bībelē Kristus ir vienīgais Dieva taisnais, bezgrēcīgais. Piedodiet, Korānā. Āmen. Jā. Ko darīt kristietim, tavuprāt? Kā? Nu, lai te vēl kaut ko piebilst, tad jau vajadzētu sākt atkārtoties. Bet tas, kas šobrīd notiek, varbūt tas pozitīvais pie viss tā satraukuma un bažām un bailēm, ka cilvēki varbūt arī pievērš vairāk uzmanību tam savam pamatam, savai identitātei, un tas nesīs savu augu. Tu esi ļoti optimistisks. Bet tas tā ir. Bet es zinu, bet tieši tagad sāk pievērst uzmanību. Ja tie iebraucie, viņi tik ļoti runā par savu reģiju. Bet vispār, es tā laikam esmu kristietis. Bet, mīļie draugi, būsim realisti, ar vien vairāk skan, kas ir kristietība Eiropā? Jau tāda izmirstoša. Jūs pats zināt, kas notiek ar katoļu baznīcām Francijā, Vācijā, kā lūdzās, lai brauc pakaļ pēc mēbelēm un soliem. Izsolē pārdod. Es pats redzēju, smaga. Situācija ir smaga, un līdz ar to mēs tā tik viennozīmīgi nevaram teikt. Bet šī situācijā es piekrītu Andrim, mums kā baznīcai vēlreiz jāsaprot, kas ir mūsu pamats. Tieši tā. Un mums kristiešiem, jo mums nāk iekšā cilvēki, kam ir kaut kāda pārliecība. Jā. Un nevis kā neoliberāļi, kas plūst, tu nevar saprast. Tā cilvēki ar pārliecību nāk. Un ja mēs gribam viņus uzrunāt, mums pašiem kaut kāda redziet, un te, kāpēc arī es to uzdevu jautājumu? Arī tiem, kuri vienreiz gadā vasarā staigā ar pārliecību un plivina krāsains karogas. Un tad, kāda ir attieksme kristietībai? Un procentuāli ar vienu skatās, jau sāk ar vien vairāk piekrist, ar vien vairāk. Man tas satrauc. Kur ir tas mugurkauls, kas patiešām vajadzētu būt kristietim? Jo viņš taču zina to, ka ir tikai viens glābējs, ir tikai viens Dievs, ir tikai viens augstais priesteris. Nav neviena cita. Turēsimies pie tā. Ļoti liels jums paldies. Tik ļoti ātri laiks aizsteidzās. Paldies, es saku Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures katedras docentam Andrim Priedem. Uz redzēšanos. Latvijas evaņģelistu Luteriskās baznīcas biķeru un svētā evaņģelista Lūkas Krievu draudzes mācītājiem Aleksandram Bitem un Rīgas reformātu draudzes mācītājiem teoloģijas maģistram Alvim Saukam. Paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī visu labu.